Sveiciens! Šobrīd atrodamies uz Dzirnavielas, kur mēs redzam, ka esam noņēmuši būvžogu un atklājuši šo ietvi gājēju satiksmē, gājēju velo braucēju satiksmē, bet atgādinu, ka šis ir pagaidu risinājums. Tad Latvijas ielā nekas pēdējā laikā nav noticis, un turpinājumā tikai savienojums šeit ar Dzirnavu ielu ir paredzēts nākotnes fāzē, kur Eiropas dzelzceļa līnijas meklē finansējumu. Atrodamies Timoteja ielas, kur joprojām šeit ir būvlaukums. Tur ir dažādi inženieru tīkli, kas ienāk šeit no pilsētas, un tālāk mēs tos pārnesam uz staciju. Tad viens no jaunajiem uzdevumiem, ko mēs nesen saņēmām no Eiropas dzelzceļa līnijām, ir izbūvēt šeit betona balstus šai 5. platformai, lai varētu ilgtermiņā aizvākt šīs pagaidu balstus un nodrošināt šo pastāvīgo balstīšanu ar betonu. Tātad mēs šeit pārbūvēsim šo platformu zonu, izbūvēt šeit papildus kāpni. Tas ir tamdēļ, ka projekta pirmajā fāzē netiks realizēta eskalātori, kas ved uz uzgaidāmo zāli. Šobrīd mēs redzam šī loka savilces, jeb vantas, jeb troses, sauksim, kā vēlamies, kas nodrošina šo visu konstrukcijas stiprību un noturību. Šobrīd stacija ir ar pagaidu fasādi, bet, lai redzētu, kas aiz fasādes, iesim iekšā pa šobrīd galvenajām durvīm. Tātad esam stacijas publiskajā zonā, vestibilā, kas būs visai sabiedrībai pieejams ar dažādām šīs stacijas funkcijām, gan biļešu iegāde, gan dažādi citi pakalpojumi. Un esam jau uzsākuši un redzat, ka jau daudz progresa ir ar inženieru sistēmu uzstādīšanu izolācija, lai šo telpu padarītu komfortabu. Faktiski arī nepieciešamās starpsienas ir tuvu noslēgumam. Līdz šī mēneša beigām mums vajadzētu pabeigt to izbūvi. Un tad, kad būs pabeigta fasāde, tad turpināsim ar iekšdarbiem. Esam tehniskajās telpās. Tajās telpās tiks nodrošināta visas stacijas gaisa, ventilācijas un apkuras sistēmas. Un, kā redzam, jau pirmais krāsas slānis ir uzklāts. Tātad šobrīd atrodos uz sliežu ceļu, kas savieno projektu visā garumā, no Latvijas ielas līdz pat vecajam dzelzceļa tiltam. Lai izbūvētu šo staciju, tad mēs pārējos sliežu ceļus neesam izbūvējuši, bet līdz ko mēs pabeigsim šos stacijas darbus un nevajadzēs vairs šos pievaceļus un celšanas mehānismiem šeit piebraukt, tad mēs pabeigsim 26. gada beigās, 27. gadā arī atlikušos sliežu ceļu izbūvi. Decembrī esam samontējuši nesošo jumtu klāju. Tās zonas, kuras būs necaurspīdīgas, tās, kas palikušas neaizvērts, tad tur būs fasādes daļa. Esam sākuši montēt jau fasādes rāmjus. Pašas jumta konstrukcijas tiek izgatavotas Itālijā, un itāļu kompānija arī veic šī jumta konstrukcija montāžu, bet tās varēs sākt montēt tikai tad, kad būs vairāk kā 5 grādi Celcija silts un nav mitrs, tikai tas ir pavasaris. Te esam jau samontējuši uz vienas platformas gandrīz visu šo nojums nesošo konstrukciju. Vēl pašs nojums, segums nepieciešams, lai nodrošinātu pasažieru komfortu uz dzelzceļa platformām. Un līdz februāra vidum plānots, ka mēs pabeigsim visu 3 platformu nojumus un stacijas sāks izstīties jau pēc dzelzceļa stacijas. Sveika! Šī ir Anita, Eiropas dzelzceļa līniju projektu vadītāja Rīgas centrālās stacijas un tiltu projektā. Vai tu vari man pastāstīt, kā no tavas un Eiropas dzelzceļa līniju puses izskatās šobrīd projekts un projektu virzība? Kopumā jāsaka, ka projektam šis ir tāds ļoti intensīvs gads. Gan darba apjomu ziņā, gan, protams, termiņu ziņā. Lai gan šobrīd ir jāsaka, ka projekta darbi virzās pēc saskaņotā grafika, mums tomēr ir jārēķinās, ka ir jābūt ļoti skrupulotai plānošanai, jārēķinās, ka ir cieši jāstrādā kopā procesā iesaistītajām pusēm, bet īsumā var teikt, ka pašlaik mēs virzamies pēc grafika.
vai šogad ir kādi jauni un būtiski plāni projektu virzībā tuvākajā nākotnē? Saskaņā ar saņemto atvesļošanās fondu finansējumu mums šogad līdz rudenim jumts būvniekam ir jāpaveic būtiskākie darbi. Tas nozīmē jumts, fasādes, stiklojums, inženieru komunikācijas, nojuma konstrukcijas. Savukārt jau līdz gada beigām ir nepieciešams nodot staciju pagaidu eksploatācijā. Tas nozīmē savukārt, ka stacija funkcionāli būs pieejama pasažieru plūsmā. Vienlaikus mēs sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu strādājam un meklējam risinājumus, kā panākt, lai 2028. gadā ir iespēja nodrošināt dzelzceļa kustības palaišanu. Tiekamies pēc pāris mēnešiem, kad mēs pastāstīsim par nākamajiem progresa soļiem šajā projektā.